So it is today, Un tā arī šodien. just as it was that day in Emmaus. Gluži tāpat bija tajā dienā Emavā. But then, back in Emmaus, Un tad atkal Emavā, just as their hopes are restored, tieši tad, kad visas cerības bija atjaunotas, he vanishes. viņš pazūd. Why? Kāpēc? Why does he vanish at that point? Kāpēc viņš vienkārši pazūd tajā brīdī? I mean, the next time that he shows up, it's with those same disciples after they run all the way back to Jerusalem. Nākamajā reizē, kad viņš parādās kopā ar tiem pašiem mācekļiem, pēc tam, ka viņi visi ceļi atgriežas Jeruzalemē. And he just poof, Un viņš vienkārši appears right there among them. parādās tieši turp starp viņiem. So why? Kāpēc? Maybe he just wanted to show them the power of his resurrection. Varbūt viņš vienkārši gribēja parādīt savu augšām celšanās spēku. Maybe he wanted to avoid having a crowd show up at the house in Emmaus. Varbūt viņš gribēja izvairīties no parādīšanās pūlī Emavas namā. Maybe he wanted to give those disciples a chance to process all of this on their own. Varbūt viņš gribēja dot šiem mācekļiem laiku pašiem apstrādāt visu informāciju. And honestly, all of those are, they have some merit, Un, godīgi sakot, tam visam kopā ir kāds nopelns. but none of them explain his disappearance at that moment. Nekas neizskaidro viņa pazukšanu šajā brīdī. So here's what I think. Tātad, lūk, ko es domāju. Now that they've recognized him for who he truly is, Tagad, kad viņi ir atpazinuši viņu un to, kas viņš patiesībā ir, I think he disappears because they need to learn to trust that he's there, es domāju, ka viņš pazūd, jo viņiem ir jāiemācās uzticēties, that he is with them, ka viņš ir tur ar viņiem, that he is alive and in control, ka viņš ir dzīvs un visu kontrolē, that he is their savior who rescues them, ka viņš ir viņu glābējs, kas viņus glābi, even when they can't see him. pat tad, kad viņi nevar viņu redzēt.